Labvakar, tautfrontieši, tautfrontiešu bērni, tautfrontiešu mazbērni un varbūt pat mazmazbērni. Mani sauc Sarmīte Elerte, un es ar daudziem no jums pirms 20 gadiem stāvēju Baltijas ceļā. Pirms 20 gadiem, kad mēs stāvējām rokās sadavušies, Latvijas valsts bija mūsu sirdīs un rokās. Tikai tur, nekur citur. Tagad mums ir sava valsts. Un šobrīd, kad mums ir sava valsts, reizēm mēs dzirdam, ka cilvēki ir vīlušies, ka viņi ir noguruši, ka ir tādas šaubas, vai mēs maz spējam panest kaut ko tik smagu, atbildīgu un tik vērtīgu, kā savu Latvijas valsti. Un es nemaz nerunāju par tiem, kas labprāt Latviju atkal redzētu Eirāzijas oligarhu pārvaldībā. Es runāju par mums pašiem. Un tad, kad reizēm pienāk šāds vājuma brīdis, ir vērts atcerēties, ka mēs esam tikai mazs posmiņš garā notikumu un cilvēku ķēdē, kas sākās varbūt daudz senāk, bet būtiski 19. gadsimtā ar latviešu kultūras, latviešu sabiedrības pašorganizēšanos, ar nācijas pašapzināšanos, kas turpinājās ar nācijas pašnoteikšanos un Latvijas valsts dibināšanu. Šajā garajā ķēdē ir arī nākotnes zvaigzne, un šī zvaigzne ir pašapzinīga, lepna, eiropeiska, latviska, 21. gadsimta Latvijas valsts. Un tad, kad mēs skatāmies no šādas perspektīvas, tad šī krīze būs tāds mazs posmiņš šajā garajā ķēdē. Un iespējams no šīs krīzes mēs mācīsimies, cik muļķīgi ir ar gāzi grīdā skriet pa taisno ar pieru sienā, cik muļķīgi tomēr ir likt amatos lielākos kretīnus. Kaut kādas mācības būs jāizdara no šī krīzes laika. Bet, lai mums priekšā būtu šī nākotnes vadzvaigzne, to ir iespējams tikai tad, ja mēs atceramies savu pagātni. Atceramies arī to, kas notika pirms 71 gada, atceramies arī par spīti tam, ka reizēm dzirdamas runas, ka vajag aprakt šo pagātni. Nu pat mēs dzirdam, ka vēsturnieki atsakās komentēt 39. gadu, jo lūk prezidentam esot jābrauc uz Maskavu. Un tad es gribu jums pastāstīt par to, kas šodien notiks Stokholmā. Stokholmā 80. gadu beigās katru pirmdienu vācās kopā baltieši, lai liktu zviedriem domāt par Baltijas neatkarību. Šodien tai pašā laukumā pulcējās zviedri, tur runāja Zviedrijas izglītības ministrs, tur runāja 5 deputāti, tur nerunāja neviens baltietis, viņi bija tur klāt. Un zviedri runāja par to, ka Zviedrija ir atbildīga par šo reģionu, viņi runāja par to, ka ir jāatcerās vēsture, lai nekad vairs nenotika tas, kas notika ar Baltijas valstīm Ribbentrop-Molotov pakta dēļ. Viņi tā skaitā runāja par zviedru nodevību, un zviedriem runāt par zviedru nodevību bija svarīgi tādēļ, lai šī vēsture nekad neatkārtotos. Mums ir jāatcerās savu vēsture, lai mēs piedzīvotu brīvu, pašapzinīgu un mūžīgu Latvijas valsti.